Fotografēšana, jeb rakstīšana ar gaismu. Kā tas ir rakstīt ar gaismu? Rakstīšana ar gaismu arī attiecas uz to, kādā veidā mēs rakstam ar šo gaismu. Kā mēs ar pildspalvu rakstot vai zīmolu rakstot, vienalga ar ko rakstot, mēs rakstam stāstu. Stāsts ir arī vai romāns, vienkārši atšķiras garums, ja, bet principā arī dzejolis, viņš ir stāsts, viņš stāsta kaut ko un vienkārši atšķirās tās formas. Bet ideja ir tā pati, ka mēs stāstam stāstu, un mēs varam stāstīt stāstu ar vienu fotogrāfiju, ar vairāk fotogrāfiju sēriju, bet tā ideja ir, ka mēs stāstam kaut ko, jo nevienam neinteresē tās fotogrāfijas, ja tajā nav stāsts, un nevienmēr stāstā ir jābūt iekšā cilvēkiem vai dzīvniekiem. Dažkārt klusā daba ir stāsts, un dažkārt vienkārši skaista puķa ir stāsts, ka kaut ko šis stāsts kaut kādas emocijas dod. Tad mēs par to šodien runāsim vairāk, es stāstīšu vairāk un arī pašās beigās es jums iedošu mājas darbu, arī, kas būs saistībā ar šo te stāstu. Vai šis fotografēšanas kurs ir priekš tevis? Īsi sakot, jā, jo mēs ļoti tādā normālā tempā iesim uz priekšu. Es, piemēram, kad es mācījos fotografēt, man bija ļoti intensīva informācija, un arī mājas darbu katru dienu daudz, un viss bija jāapgūst. Un vienkārši es tā sapratu, ka tas bija ļoti jauki, bet es būtu vairāk izbaudījis laiku, ja es varētu padomāt, jo personīgi man ir vajadzīgs, ja es kaut ko jaunu apgūstu, to kaut kādā veidā saprast, kā es varu izmantot, kā es varu pielietot. Un ja es vienu lietu nesaprotu, es netieku tālāk uz nākošo lietu. Un es vairākas nedēļas, piemēram, tajās skolās vienkārši nesapratu, kā dabūt asu kvalitatīvu attēlu, nekādīgi. Bet man jau gājas priekš mājas darbu, man jau bija jāraksta stāsts, bija tik šausmīgi liels stress par to, ka es vienkārši nevaru kaut vai skaidru bildi dabūt, un es nesaprotu, kurā brīdī kaut kāda kļūda tur ir. Liekas, ka es it kā visu darīju pareizi, bet kaut kas tur nebija pareizi, var teikt, uzkāros. Tāpēc es domāju, ka tāda veida, kā mēs tagad daram, ka tas ir tāds netik intensīvs tās apmācības, bet pa to laiku, pa to nedēļu no vienām mācībām līdz otrām, ir iespēja atrast to gļuku, to kļūdu, kur man nesanāk. Un tad arī jūs varat droši rakstīt man komentus vai jautājumus, un es mēģināšu saprast, kas notiek. Un tāpēc es domāju, ka šis te kurs, kurā mēs esam, varētu būt absolūti visiem, kas grib arī ar telefonu fotografēt, un varbūt vēlāk iegādāties arī fotoaparātu, kad ir apgūta tas telefons. Viena lieta, ko man arī skolas direktors skolā man mācīja, viņš teica, ka fotografēt jāmācas tāpēc, lai fotografija nebūtu, kā viņš saka angliski, happy accident, nejaušs negadījums. Ja, kad tu uztaisi 100 bildes un ieraugi, viena vai labi izdevās. Bet kā katru to fotografiju mēs varam izplānot, mēs jau apmēram varam zināt, ko es konkrēti gribu nofotografēt, un kādā veidā man viņš ir jāfotografē, kā man ir vajadzīgs liņķis, kādai ir jābūt gaismai, kurā vietā pēc kompozīcijas atrodas, tam ir jābūt tā kā automātiski iekšā to pēc tam fotogrāfiju uzņemot. Tāpat kā verbālā valoda, arī fotografēšanas valoda ir jāapgūst. Un mēs sākam ar zilbēm, pēc tam mēs runājam jau vārdus un teikumus, un tas pats arī notiek ar fotografēšanas valodu. Un kā jau es teicu, es gribu, lai šis laiks ir tāds brīvs no stresa, prieka pilns, ka ir pilna kauli, var teikt, ar enerģiju un apņēmību un interesanti dzīvot un uzņemt skaistas bildes un taisīt skaistas atmiņas, ka tas ir tāds interesants laiks, ja, ka tas nav stresēns, bet tāds interesants foršs laiks ar savu fotoaparātu vai telefona fotoaparātu. Ļoti bieži arī cilvēki saka, tu gan esi talantīgi. Personīgi es neesmu talantīgs fotogrāfs, var teikt, dabiskā veidā. Man jāsaka, ir tā kā viens sportists teica, ka jo vairāk trenējos, jo talantīgāks paliek. Tā ir arī fotografēšanā, jo mēs vairāk trenējamies, jo talantīgāk paliekam. Es esmu redzējis, ka dabiskas spējas arī ieraudzīt kaut ko, bet pārsvarā pārējiem visiem mums ir vienkārši jātrenēs, lai kļūtu talantīgi. Arī tos, ko es arī esmu pierakstījis, skatīties video ir labi, bet tā īstā iemācīšanās sāksies tikai darot radošos vingrinājumus. Tas ir, viena lieta, ko es jums izstāstīšu, bet otrs ir, ko jūs ar to darīsiet, jo šī nedēļā es iedošu mājas darbu, kādā veidā uztaisīt stāstu, un tas būs atkarīgs no jums, vai jūs to izdarīsiet vai nē. Tas ir jūsu personīgajās interesēs. Un tā, tagad sākam par to, kāpēc mēs gribam lasīt stāstus vai grāmatas vai skatīties filmas. Tāpēc, ka mums patīk emocijas, mūsos izraisa emocijas. Kaut kādu noskaņu,
un mūs kaut kādā veidā ietekmē. Mums ir vajadzīgs, lai tā fotografija mūs uzrunātu, lai aizskata mūsu emocijas. Es nesaku, ka nav vajadzīga kaut kāda ļoti laba kamera. Salīdzinoši, ja ir ļoti laba kamera un ļoti labs objektīvs, tad ir ļoti viegli fotografēt. Tik tiešām, ka tu nevari palaist garām nevienu bildi, ko tu gribi, un viss notiek tādā ātrumā un kvalitātē, kā tu vēlies. Tas ir vienkārši baudījums strādāt ar to. Bet no otras puses skatoties, neviena pat vislabākā kamera nedarbojas un nestrādā, kamēr nav apgūti šie te pamati, ko mēs tagad apgūstam. Sākot ar to, ka mēs tagad saprotam, kas ir stāsts, kādā veidā mēs editējam un vispār tie pamatprincipi. Un tad, kad tie ir pamatprincipi apgūti, jā, tad var tālāk mainīt kameras un iet uz augstāku līmeni ar fotoaparātiem, bet ir daudz fotogrāfi, kam nevar pat pateikt, ar kādu fotoaparātu viņš ir fotografējis. Viņš ir tik kvalitatīvs bildes uztaisījis, ka tur pat nevar pateikt, vai tā ir. Tur ļoti, ļoti labam speciālistam jābūt, lai noteiktu, ar kādu veidu kameru ar cropped frame vai full frame viņš ir fotografējis. Tā kā, principā, par labu fotogrāfu mūs padara mūsu prasme pielietot zināšanas par kompozīciju un zināšanas, kādā veidā to bildu uztaisīt interesantu. Pārējais viss nevienu citu neinteresē cilvēki. Cilvēks vispār nesaprot, vai tā bilde ir asa vai nav. Viņi interesē, lai tā bilde būtu interesanta un skaista. Tā kā tas stāsts, ko mēs šonedēļ uzsvērsim un domāsim visu nedēļu līdz nākamajai nedēļai, tas ir viena no 3 galvenajām daļām. Jeb fotografēšanas valodas mācību grāmatas, gramatikas nodaļas viena nodaļa. Tas nav nekur citur, es vienkārši esmu tā izdomājis. Ja es mācu pēc tādas metodas, ka es izdomāju, kad ir šīs 3 nodaļas, ja viena nodaļa ir stāsts, un šīs 3 nodaļas būs tādā secībā, ka mēs sākam ar stāstu. Ar stāstu tāpēc, ka, principā tas ir pirmais, par ko mums ir jādomā vispār taisot fotografiju. Jūs tās bildes, ko jūs tagad nedēļas laikā safotografēsiet, jūs man iesūtīsiet, un pēc tam šitā pat dzīvajā ēterā es tās jūsu bildes paņemšu, un mēs skatīsimies viņas visas pēc kārtas un skatīsimies to kvalitāti un cauri, ko tur varētu labāk uztaisīt vai pamainīt. Tad, kad mēs kopīgi pārspriedīsim tās fotogrāfijas, tad jūs labāk izpratīsiet, un tādā veidā mēs atkal radam tos jautājumus. Jūs sev rodat jautājumu, ko es varētu labāk, ko es varētu nākošais savādāk, un nākamajā reizē jau to es solīti jau uz priekšu, ja? Tādā veidā mēs ejam. Ja fotogrāfija neuzrunās, esmu te rakstījis, tad ir ļoti vienkāršs padoms, lai tas uzrunātu ne pēc labāku fotoaparātu stāstu, labāku stāstu. Un šajā apmācībā mēs mācīsimies par to, kāda ir šī stāsta elementi un kā tas rada emocionālo savienojumu ar sirdi. Jo mums ļoti cilvēkiem vajag, lai aizkustina sirdi, lai aizkustina emocijas, lai rada sajūtas tā fotogrāfija. Šīta bilde ārkārtīgi pēdējā laikā viena no labākajām bildēm, ko es esmu redzējis, un viņa nebūtu nav fotografējis ne fotogrāfs pat, ne slavens, pat ne neslavens, vienkārši parasts cilvēks. Viņš Facebookā ielika šo bildi, jo viņš taisīja kaut kādu izaicinājumu par melnbaltajām bildēm. Man tik ļoti tā bilde uzrunāja, jo redziet, ka pēc stāsts ir vajadzīgs, kurš šeit ir tas stāsts. Ļoti veiksmīgi ir izvēlēts. Paskatieties, kā tas stāsts tiek stāstīts. Tur ir tā virzība, šitā bilde, kāpēc arī es tagad rādu vienkārši, lai jūs saprotat, kā tas stāsts stāstās. Tas stāsts sākās no kreisās puses apakšā, tur tāds tumšāks laukumiņš, ja tur sākās stāsts. Un tad viņš pa to fotogrāfijas vidu virzās uz augšu garām tam spainim, pa kreisi tur uz to baltām durvīm. Un baltajās durvīs, tajā laukumā, mēs ieraugam to kaķi. Vienkārši tā ļoti veiksmīgi, ja stāsts ir tas, kurš virza aci. Un tad tā acis mums staigā tagad no kreisās puses. Parasti cilvēki sāk lasīt grāmatas, un jebko, ko mēs rakstam rakstiski, mēs no kreisās puses lasam. Tāpat arī stāstus mēs stāstam no kreisās puses arī ar bildēm. Un tad no tās kreisās puses uz augšu, parasti uz gaišākiem laukumiem virzās acis. Un šeit mums acis virzās uz šīm te durvīm. Tajās durvīs mēs sastopamies ar kaķi, un tad mēs tālāk skatāmies tur uz tiem krūmiem, kokiem, un tad mums uzreiz ir jautājums, bet kas tur tajā šķūnī ir? Un tad mēs skatāmies uz to spaini un skatāmies, kas tur ir pa zemi un tie papīri, un tad mums rodas jautājums, vai tas ir šķūnis, vai tā ir pamesta māja, vai kas tie par papīriem, un ko tas kaķis tur dara, kā viņš skatās, un vienkārši mums sāk rasties dažādi šie te jautājumi. Un tā fotogrāfija vienkārši fascinējoša, mums pievelk aci, un mēs netiekam ārā no šīs fotogrāfijas, un tas ir tas, kas ir stāsta uzdevums, vienkārši tādu tā kā āķi izmest, ka mums ir āķis, un mēs maldamies ar aci pa to bildi no vienas stūra uz otru,
un domājam, kas tur ir tas, un kāpēc ir tas, un kur viņš iet, un no kurienes viņš nāk, un kāpēc tieši šī bilde paņemta, un kas tur bijis svarīgs, ja, ka tu neaizēji vienaldzīgi garām, bet tu fantazē, atraisi to fantāziju, to izdomu, to iedomāšanās pasauli, tāda veida stāsts. Ja šitādā te veidā mums acs iet un rodas izdomas visādas, un ļoti veiksmīgi arī šeit tiek izmantots tieši baltais un melnais, kā ja noņem tās visas krāsas nost, tad tai fotogrāfijai piešķir tādu kā noslēpmainības tādu sajūtu. Ļoti veiksmīgi tieši, kad melnbaltais ir. Un arī tā tekstūra, paskatieties uz grīdas, tur kaut kādi kociņi un viss tas ir ļoti skaidri nofotografēts, ass pietiekoši, un tur arī šī te tekstūra ir. Un tad tur ir tādas tā kā zāles, ja, pie durvīm. Tiešām acī tur ir ko darīt tajā bildē, staigāt no vienas malas uz otru. Kā mums patīk stāsti, ja mēs lasām grāmatas, romānus, skatāmies filmas, sekojam cilvēkiem Facebookā, interesējamies par radiem, kaimiņiem, kā viņiem iet. Un fotoattēls ir vislabākais āķis, kas piesaista skatienu. Neskatoties, vai tā ir klusā dabas skati, dzīvnieki, savvaļas dzīvnieku dzīve, portreti, sports, kāzas, pasākumi, cita veida bildes. Mums vienkārši tas āķis ir jādabū katrā tajā bildē, kas piesaista, pieāķē to skatienu. Un fotogrāfijām jārada ir savienojumi, jeb kontakta efekts, ka mēs uzreiz varam sajust emocijas, vai arī sākam ceļot fantāzijās, kaut vai šajā te fotogrāfijā par to kaķi, ja, ka mums rodas jautājumi, bet kāpēc ir tā, kāpēc ir šitā. Pilnīgi nemanot, tā kā ierauj iekšā un tev fantazē uzreiz jau domāšana. Un kā fantāzijas, jeb iedomāšanās, jeb vizualizēšana, kā sāk darboties, tad, kad mūsos sāk rasties jautājumi, kas tur notiek. Rodas noslēpums, mistērija. Mēs mēģinam izdomāt, kas tajā attēlā notiek un kāpēc, un mūsos sāk rasties empātija. Un šis vārdiņš empātija, tas ir atslēgas vārds jebkurai fotogrāfijai, jo cilvēks ir tāda būtne, kurai ir raksturīga šī te empātija, empātijas sajūta, un mums stāsti liek domāt un just līdzi. Un tieši stāsts ir tas, kas tavu fotogrāfiju dara neaizmirstam. Neviens neatcerēsies, cik tehniski pareizi bija fotogrāfija. Dažreiz defekts ir pat efekts. Bet tieši šī emocija jautājums, tā mistērija, tas noslēpums, kas neiziet no prāta skatītājiem, un fotogrāfija paliek prātā, un pie kuras smadzenes atgriežas kā pie neatminētas mīklas, vai kā pie pužļa, kas nav salikta. Un atkal no jauna uzdod jautājumu, bet kas tur notika? Kas notika pēc tam? Kas tur bija? Tur kaķis bija, bet varbūt tur kāds cilvēks arī bija, vai kur mēs ejam, vai rodas, tu par to fotogrāfiju turpini domāt un analizēt viņu. Tātad, kā stāsts tiek radīts, kad mēs taisam fotogrāfiju, mums ir jāpatur prātā, ka katram stāstam ir galvenais tēls. Arī rakstītā stāstā galvenais varonis var būt pat akmens, ja jūs latviski esat lasījuši tādu, varbūt stāstu palēkā akmens stāsts. Galvenais varonis nebūtu obligāti dzīva būtne, cilvēks. Un visi elementi ir vienlīdz svarīgi. Fotogrāfijā nevar atrasties nekas liekas. Tā kā galvenais tēls, kas ir šajā te stāstā, galvenais tēls ir tieši kaķis, viņš atrodas perfektos likums, ja? Es jums vēlāk parādīšu zelta griezuma likums. Tas ir tas likums, kad iedomājieties, kad attēls sagriezts ir 3 daļās, un tad uz tām līniju daļām, kur līnijas ir, ka tur ir jāatrod šim te galvenajam varonim, un tāda tā kompozīcija ir stabila. Tātad visi elementi ir vienlīdz svarīgi, un fotogrāfijā nevar atrasties nekas liekas, kaut vai šajā te fotogrāfijā par kaķi, ja, ka nekas tur nav liekas. Katra lieta, kas tur ir, es nezinu, vai viņš, tas cilvēks, īpaši domāja par to, vai arī viņš vienkārši uzņēma fotogrāfiju, neesmu jautājusi, bet principā arī pat tas, kas tur mētājas pa zemi, viņš stāsta stāstu, un viņš norāda tādā kā līnijā uz tām durvīm, ja, uz to izēju. Un katra lieta, kas ir tajā fotogrāfijā, ir pārdomāta. Viņai ir jāatrodas ar īpašu domu. Un galvenais tēls ar mums nodibina attiecības, un vai nu mūs ievelk stāstā vai nē. Tas arī dod sajūtu, ka mums rūp kaut kas tajā attēlā. Kā es teicu, šī empātijas sajūta, kad rodas, ka cilvēks vai ir notikums, emocijas, sajūta, kaut kas mūs neatstāja vienaldzīgus. Tas automātiski ieslēdz mūsu empātiju. Ja mums nerodas empātijas ar galveno tēlu, tad fotogrāfijas nozīme mūsu acīs ir zaudēta, un mēs šķiram tālāk, jo mums internetā ir miljoniem visu laiku visādas fotogrāfijas, un mēs vienkārši braucam ar acīm pāri. Tā kā mēs ļoti stipri izjūtam sāpes vai prieku, skatoties fotogrāfijas, mums tas ir jāņem vērā, plānojot attēlu. Galvenais varonis jāparāda attiecībās ar apkārtni,
un ar apkārt esošajiem otrā plāna spēlētājiem. Un redzēt šeit viens attēls, kur ir tekstūra vai paterns, ja? Bet šis te viens cilvēks ir izdomājis kādā veidā, var teikt, sevi parādīt. Un mūsu acis automātiski uzreiz krīt uz to vienu cilvēku, tajā visa cilvēku vidū. Mums acis krīt tur, kur šis paterns vai šī tekstūra tiek pārrauta, kur kaut kas notiek savādāks. Viss ir tāds vienādāks, un šī te brīdī rodas pārtraukšana. Tad, kad kaut kāds paterns tiek pārtraukts, tas rada interesi. Un uzreiz, kaut arī viņš ir ļoti maziņš, ļoti minimāls, un mēs automātiski skatāmies turien, un mēs uzreiz sev prasām, kas tur notiek, ko tie cilvēki tur dara, kāpēc viņš ir kājā. Ja tā ir Ziemeļkoreja, tad kas ar to cilvēku notiek, jo tāpēc, ka tur nedrīkst neko neviens savādāk darīt, visiem viss jādara vienādāk. Vienkārši mēs sēžam un fantazējam pie vienas bildes. Jā, tas ir tā stāsta būtība, tādu te empātiju, interesi, pārtraukt mūsu vienmuļīgo domāšanu un uzrunāt, izraisīt kaut ko. Un tie jautājumi, kad tu plānos savu stāstu taisīt, tad jautājums ir, kas ir mana stāsta varonis vai varoņi, viens vai vairāk tur tie stāsta varoņi. Un vai ir skaidri redzams galvenais tēls? Kas ir galvenais tēls? Vai tā ir puķa vai ābols vai cilvēks vai kaut vai trauks? Un kurā vietā viņš ir novietots, kas norāda uz to, ka viņš ir galvenais tēls. Vai viss, kas attēlā redzams, palīdz šī stāsta uztverē, vai arī kaut kas ved ārā acis no bildes un liek uzdot citus jautājumus. Piemēram, gaiša laukuma, sarkana krāsa, nevajadzīgi priekšmeti. Ļoti bieži mums ir jāpaskatās, kas ir tajā apkārtnē, vai tur kaut kas liekas nemētājas. Zemē kaut kāds papīrs nokritis, uzreiz balts papīrs, pārtrauc to mūsu stāsta izbaudīšanu, un mēs uzreiz vienkārši uz gaišu laukumu, uz baltu papīru metam acis un uzdodam uzreiz jautājumu, kāpēc tas papīrs zemē. Ja mēs gribējam stāstīt stāstu par krūzi, piemēram, un tur mētājās uz zemes balts papīrs, viņš piesaist uzmanību, mēs negribējām par to neko stāstīt. Tāpēc, tad, kad jūs taisat to stāstu, tad domājiet, kas atrodas, jo principā visam, kas atrodas tajā attēlā, ir jābūt ar nodomu, ar nolūku. Viss ir jāņem vērā, kas fonā, jo jebkāds gaišs laukums, jebkas gaišs vai košs sarkans ir īpaši, viņš vienkārši nozog tā stāsta būtību. Tāpēc ir citreiz tā, ka, kā es teicu, ka ļoti veiksmīgi ir uztaisīt baltu melnu krāsu, jo tā melnbaltā fotogrāfija noņem nost citas krāsas un mums palīdz labāk uztvert to, kas notiek, to stāstu. Jo ja ir krāsainā fotogrāfija, tad mums jādomā ne tikai par stāstu, bet mums ir jādomā arī par to, kā krāsas mūs vai nu pievelk, vai aizvelk aci projām no tā, ko mēs stāstam. Un tad nākamais ir, vai attēlu var uzlabot, pieejot tuvāk. Tas ir viens no jauno fotogrāfu, kā lai pasaka, kļūdām, ne kļūdām, bet īpašībām, ka mēs baidamies pieiet objektam pietiekoši tuvu, mums bailes ir kaut ko atstāt ārpus rāmja. Mums gribas to visu parādīt, kas ir apkārt, un mēs parādam par daudz, un mēs pārāk maz parādam to pašu objektu, par ko mēs gribam stāstīt. Tāpēc ļoti bieži skolotāji, kas māca jaunos fotogrāfus fotografēt, saka, atceries vienu likumu tuvāk un vēl tuvāk. Ja, kad taisies kaut ko fotografēt, tad uzdod jautājumu, vai es nevaru pieiet vēl tuvāk. Vai tiešām tā bilde zaudēs no tā, ka es pieiešu tuvāk. Un arī tad, kad rokās nevis telefons, bet tad, kad ir iespējas nomainīt objektīvu, tad arī ir jāuzdod jautājumu, ko mana bilde iegūs vai zaudēsies, nomainīšu citādāk veidu objektīvu. Vai arī nomainot manu atrašanās leņķi attiecībā pret to. Pavisam nedaudz paejot pa labi vai pa kreisi, vai uz leju vai uz augšu, pieliecoties uzreiz jau mainās tā fotogrāfija. Un vēl viena lieta ir, kas ir ļoti raksturīga, kā lai saka tiem, kas mēs sākam no jauna fotografēt, viena tāda kļūda vai viena lieta, kas ir jāņem vērā, ka mums patīk fotografēt tā, kā mēs redzam. No krūša augstuma mēs vienkārši visu fotografējam. Bet mums jāiemācās ir vai nu pakāpties un fotografēt uz leju no augšas, vai arī, var teikt, pavisam uz grīdas kaut vai nogulties, ja, un fotografēt tajā augstumā, ja, jo mēs kaut kā nepievēršam uzmanību citiem leņķiem. Iecelties, notupties, nogulties, pakāpties, tas pietrūkst. Es nedomāju, ka visām bildēm tā ir jābūt fotografētām. Vienkārši, lai būtu variācijas, lai būtu dažādības, ir šīs lietas jāņem vērā. Tieši atrašanās leņķis. Tā, katrā stāstā ir notikums, kaut kāda darbība, kaut kas tur notiek.
bija noticis vai gatavojas notikt. Tas jāparāda ar vienu attēlu. Ar video būtu vieglāk, to visu var parādīt ilgāk, bet šeit ir jāpieņem lēmums, kurā brīdī es nospiedīšu to pogu, kuru brīdi es nofotografēšu un ko tieši es fotografēšu. Un plānojot stāstu, ir arī fotografētāja izvēle, kuras detaļas es parādīšu, bet kuras neparādīšu, lai izraisītu ziņkāru un fantāziju, kurā attēla daļā es ielikšu galveno varoni. Piemēram, skrienošs cilvēks kreisajā pusē, tad no kreisās puses teicu, ka mēs lasām fotogrāfiju tāpat kā mēs lasām tekstu. Kreisajā pusē, kad cilvēks, ka ir šī sajūta, ka viņš ieskrien fotogrāfijā iekšā, tas mums rada sajūtu, ka viņš skrien šurp, bet ja tas cilvēks ir labajā pusē un viņam seja ir uz to pašu labo pusi, tad mums ir uzreiz sajūta, ka viņš bēg. Tas uzreiz rada citu stāstu. Un tāpēc, tad, kad to darbību mēs fotografējam, tam mums jādomā, vai tas cilvēks vai kaķis vai suns skrien iekšā fotogrāfijā, vai viņš skrien ārā no fotogrāfijas, ko es gribu ar to darbību parādīt. Ļoti daudzi, senos laikos, var teikt, fotogrāfi teica, ka vienkārši viens ir tas likums, ka nekad nedrīkst no fotogrāfijas skriet ārā nekas. Bet tagad daudzi atkal tieši saka, ka ir jālauž šos fotogrāfijas likumus. Ir daudzi tādi likumi, arī tas zelta griezuma likums, kadra, 3 daļās griešanas likums. Tas arī it kā ir jāpārkāpj, bet īstenībā ir tā, mums ir jāiemācās zīmēt pēc likuma, lai mēs pēc tam varam laust tos likumus, bet mums vispirms ir jāiemācās tie likumi. Mums ir jāzina, ja mēs kaut ko laužam, tad mēs ar nodomu to likumu laužam. Un šie kompozīcijas likumi ir jāpārvalda, jo arī cilvēks, kas skatās to, viņš arī to var redzēt. Tā kā, ja kaut ko mēs plānojam, kaut kādu darbību skrien iekšā vai skrien ārā no tās fotogrāfijas, tad mums ir jāzina, kāpēc, ko es gribu ar to parādīt. Ja viņš no kaut kā bēg, vai arī viņš uz kaut kurieni skrien, ko es ar to gribu pateikt. Un nestāsti man visu, bet pastāsti pietiekami, lai izraisītu manī jautājums, kāpēc, uz kurieni, kā tas beigsies. Ja citreiz ir tā, ka var arī pa daudz pastāstīt tajā fotogrāfijā, un uzreiz tā fotogrāfija paliek garlaicīga. Mēs visu zinām, mēs visu redzam, mēs visu saprotam, un mēs visu aizmirstam. Viņi nav interesanti. Tātad visspēcīgākais instruments, kas mums ir, tā ir fotogrāfijas skatītāja izdoma, jeb fantāzija. Un ļoti labs sākuma punkts ir radīt noslēpmainību mistēriju. Tas nozīmē, ka mums patīk stāsti, kur nav viss pateikts priekšā, bet pašam ar savu fantāziju ir jāizpild tukšās vietas. Vislabākie stāsti mūs atstāja ar spēcīgu ziņkārības garšu, ar tādu kā nepiepildītu sapratni par kaut ko, kas grib aizpildīt tukšos laukumus, cenšoties rast skaidru atbildi. Un vistragākās šausmu filmas taisa neparādot pašu briesmoni, jo visbriesmīgākais briesmonis ir neredzams katra paša iztēlē. Tikai iesācēji cenšas pastāstīt un parādīt visu un nerada noslēpmainības auru. Ja tu jau parādi kāds briesmonis kādam cilvēkam, tas var nemaz nelikties briesmonis viņa iztēlē, ja? Jo katrs cilvēks iedomājas to briesmoni savādāku. Un ja mēs spējam parādīt tikai to sajūtu, ja, un mudināt to cilvēku turpināt domāt to domu, tad tas ir ļoti liels panākums fotogrāfijai. Un šeit ir mājasdarbs jūsu nedēļai. Ar savu telefonu vai fotoaparātu izveido fotostāstu vienu dienu mana kaķa dzīvē, vai arī vienu dienu mana suņa dzīvē, kāds dzīvnieks jums ir, vai arī rīta stunda manā mājā, ja nav neviena dzīvnieka. Vai arī taisīt Ziemassvētku iepirkšanās vietējā shopping centrā, vai mana bērna skolas diena, kā taisās iet uz skolu, kā pārnāk, kā pilda mājasdarbus, vai arī kādu citu, kādu jums ienāk prātā. Man vienkārši likās, ka šīs te tādas lietas, kas varētu kāda no viņām šīm tēmām jūs uzrunāt, ja? Tā kā izvēlties vienu šo tēmu un uztais fotosēriju ar 12 bildēm. Kāpēc 12? Tāpēc, ka, lai vienkārši vairāk tās bildes ir, ja ir mazāk, ja, tad nekas, vienkārši apmēram 12 bildes. Mēģina tās bildes sakārtot tā, lai tās atbild uz jautājumiem, kur stāsts notiek, skatoties šīs 12 bildes, lai man ir skaidrs. Nav tā, ka katra bilde būs atsevišķa, bet tā būs bilžu sērija. Un tad radīsies atbildi skatoties to tavu bilžu sēriju, kurā vietā šis stāsts notiek. Tas ir stāsta tēli, jeb galvenie varoņi, kādas ir attiecības starp stāsta varoņiem, ko viņi dara, kāds tur ir stāsta konflikts, jeb kontrasts, ja, jo tas ir katram stāstam vajadzīgs kaut kāds konflikts un risinājums. Piemēram, es esmu izsalcis un pēc tam es padzeros, ja, tas jau ir konflikts un risinājums vai problēma risinājums.
vai ir kāda problēma vai grūtības, kas jāpārvar, jā. Piemēram, lai iziet ārā, man ir jāsaķērbjās, tāpēc, kad ir augsts, tā jau ir problēma, kas ir jāpārvar, vai arī kaut kas pazudis un vajag atrast kaut kāds stāsts, vai kāda tur ir notiek šī darbība un kādas izmaiņas tur notiek, un kāds ir rezultāts šīm izmaiņām. Šie te visi jautājumi, ko parasti stāstus rakstot, ir jāpadomā. Un jūs sapfotografēsiet iespējams, ka daudz vairāk fotogrāfijas, bet pēc tam izvēloties tikai 12 fotogrāfijas, pārdomājiet stāstu secību, vai kaut kas norāda uz to, kas būs nākamajā attēlā. Piemēram, tu nofotografē, kā kaķis ēd vai suns ēd parastu tādu istabas fotogrāfiju, bet arī atcerieties, tā kā es teicu par leņķiem, vai tu vari augstāk fotografēt vai zemāk, vai tu vari to suņa galvu ar bļodiņu vai kaķa galvu ar bļodiņu nofotografēt tajā suņa līmenī, un tad tas būs reiz tā interesantāks stāsts. Vai arī tu tikai no augšas tā fotografēsi, bet tas uzreiz jau ir garlaicīgs stāsts, jo tas ir tas, kādā veidā visi pārsvarā fotografē. Tās bildes liek kopā, ir vajadzīgs viņas sasaistīt. Ko es ar to domāju? Es domāju, ka, piemēram, ja, ir tā suņa galva, to bļodiņu vienā, un tad nākamajā kadrā tas viss suns redzams vispār visā tajā telpā iekšā, ja, kad kaut kādā veidā šīs divas fotogrāfijas iet kopā no tuvplāna uz tālplānu. Ar to mēs mainam to garlaikošanās sajūtu, ja mēs noņemam garlaikošanos, ja mēs tikai visu laiku skatāmies tuvplāna fotogrāfijas, piemēram, tuvplānā tur ir ābols, tuvplānā kartupeļs, tuvplānā nazis, tuvplānā dakšiņa. Tās visas būs skaistas bildes, bet viņas nestāstīs īsti stāstu. Bet stāsts ir, ka tu vari redzēt, patās kā tu skaties, piemēram, vienāds istabā, ja tu redzi visu istabu kopumā. Un tad tavu aci piesaist kaut kādu lietu. Piemēram, manā istabā es tagad skatos uz karodziņu. Un tad, kad es skatos karodziņu, tad es visu pārējo telpu atslēdzu. Koncentrējoties uz karodziņu, es redzu tikai viņu. Tas nozīmē, ka es varu tagad pieiet tuvāk un ar kameru pēc iespējas tuvāk to karodziņu nofotografēt. Pēc tam tālāk atkal cilvēks dara, viņš atkal pēta to telpu. Un tad atkal viņš kaut ko ierauga. Ja? Apmēram tādā veidā arī taisiet to stāstu, jo cilvēki maina tur 2-3 bildes, teiksim, tālplāns, 1 tuvplāns vai 2-3 tuvplāns, 1 tālplāns, ja? Kaut kādu ritmu arī taisiet ar šo savu seriālu. Neaizmirstiet par kompozīciju un nozīmīgāko notikumu izvēli. Fotogrāfs labākais stāsts rodas tad, kad mēs izvēlamies pareizos momentus un sakārtojam tos tā, ka tie stāstu stāsta un plūst, un neredz sajūtu, ka tās ir tikai nesakarīgi kopā saliktas bildes, kas nesavienos viena ar otru. Mēģiniet savienot tās fotogrāfijas kopā vienu ar otru. Un fotogrāfijas var būt krāsainas, var būt melnbaltas, kā tev labāk patīk. Un tā, lai jums veicas. Un tad, kad es skatīšu cauri jūsu tās fotogrāfijas, tad jūs labāk sapratīsiet arī vairāk par to stāstu teoriju praksē. Interesantāk ir, ja mēs ejam cauri jūsu bildēm, un tad jūs saprotat tieši praktiski, var teikt, ar savām sajūtām, ar visu dvēseli, jo tur iekšā ir jūsu sirds tajā tavā bildē, un būs daudz nozīmīgāk nekā, ja es teiktu, paņemtu svešas bildes. Un tā, tas ir apmēram, ko es gribēju izstāstīt šodien. Vēl kaut kādi jautājumi, es labprāt arī varu atbildēt, tad rakstiet iekšā komentos. Neskaidrības rodas tikai tad, kad sāksiet darīt, tad radīsies jautājumi, un tos visus jautājumus arī pierakstiet, un tad mēs arī visus tos jautājumus pēc tam, tā kā nākamajā reizē mēs iesim vairāk praktiski cauri. Jā, labi, paldies, ka jūs mani klausījāties, lai jums labi veicās ar mājas darbu. Tā.